Iekšlietu ministrs savulaik publiski paziņoja, ka Latvijas operatīvo dienestu tehniskā stāvokļa uzlabošana ir viena no iekšlietu ministrijas prioritātēm. Tomēr ātri uzlabojumi nav gaidām. Cēsīs pērn sāk būvēt jaunu valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo, citviet notiek rekonstrukcija, bet mūsu Liepājas kolēģis stāsta, ka Liepājas otrās daļas depo visticamāk neatjaunos, jo tas ir pārāk dārgi, kaut arī ēka un glābēju auto garāžā ir kritiskā stāvoklī. Savukārt jaunu depo sola tikai 2017. gadā. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas otrās daļas depo būvēts 1850. gados un ir kritiskā stāvoklī. Arī garāža, kur tiek turēta dienesta auto, neatbilst mūsdienu prasībām. Dēka ir veca, zema, jauna tehnika visi gara, augsta, un sakarā to mēs nevaram pat dabūt jaunu tehniku. Iepriekš glābējiem jau tika solīts depo sakārtot, bet tā kā ēka ir vēsturiska, rekonstruēt to ir sarežģīti un dārgi. Manā rīcībā informācija, ka viena logu nomaiņa ir aptuveni 1500 eiro vērtībā, saskaņā ar to, kas ir kultūra vēsturisks piemineklis. Es neesmu drošs, ka mēs racionāli investēt šajā tieši piemineklī, lai to sakārtot kā glābšanas depo. Pērn piešķirts finansējums vairāk kā 8 miljoni latu valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo ēku būvniecībai, rekonstrukcijai vai renovācijai laika posmā no 2015. līdz 2017. gadam, jo lielākā daļa Latvijas ugunsdzēsēju depo ir kritiskā stāvoklī. Es zinu, ka Liepājā tas tieši liepājnieku sāp, bet kopumā valstī mums ir ļoti bēdīga situācija šiem depo. Mums ir 96 depo, no kuriem varētu būt ne vairāk kā 11% ir puslīdz apmierinošā stāvoklī. Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas otrās daļas depo viesojās jau 2012. gadā, un pagājušajā nedēļā to darīja atkārtoti. Iepriecināt ar ātru risinājumu ugunsdzēsējus viņš nevarēja. Vispirms kārta būšot depo Skrundā, un tikai 2016. gadā uzsāks jaunu depo būvniecību Liepājā, kas varētu būt gatavs 2017. gadā. Laura Drēziņa, TV Kurzeme.